Halleluja, halleluja. Tā oriģinālā viņa ir tieši tāda arī ir. Viņa ir vēl lēnāk, bet jāņem uz priekšu. Es pat domāju, varbūt darīt tā, ka 2 pantus, ar piedziedājumu. Bet tur ir tā, viņa tāda ir, bet pēc idejas, nē, ir tā, ka pēc tā otrā piedziedājuma ir, citās versijās, kad ir startspēle un pēc tam ir modulācija uz 3. pantu. Ir tādi, uz leju. Attīstībai Bet viņu... Jo starp citu tur tā ir, ka 1. pantu pusi viņš dzied augšā, un tad viņš nāc oktavas zemāk. Tieši tāda arī tur ir tā attīstība. Jūtos ideāli, strādāju ar jauno dziesmu. Esmu gatavs sev pierādīt. Ja mēs runājam par strādāšanu, ir tā, ka iepriekšējās nedēļas pedagogi un žūrija tā norādīja uz vienām tām pašām kļūdām. Saprot, es tās lietas zinu, es viņam piekrītu. Vienkārši tas varbūt tik ātri nenāk vēl. Arī vakar, kā teica Karīna un arī Jānis, dažreiz tas var nebūt 1 nedēļa, 2 nedēļas, arī mēnesis, varbūt 2 mēneši tie var nebūt. Tas ir individuāli, kā kuram cilvēkam, kurā brīdī tas klikšķis ir kaut kāda lieta, kas liek to saprast. Man tā problēma ir pagaidām galvā, bet vienkārši, kad es sevi skatos, tad man ir jādomā par savu dziesmu, jāiet tālā un jāaizmirst to, kāds man varētu kritizēt vai kaut ko sliktu teikt. Tas ir vienkārši jāaizmirst. Nav svarīgi tas, ko man pateiks žūrija vai ko padomās kāds no skatītājiem vai kādu komentāru ierakstīs. Es cīnīšos, es uz tās strīpas negribu būt atkal.